Nu, es esmu principā jūrmalnieks, es esmu no ķemeriem oriģināli. Tas ir pašā jūrmalas galā, tā kā kad uz Tukumu brauc, tad ir pieturi ķemeri. Un tā ir baigi interesantā vieta. Un kā jau daudziem, man liekas, ka tā vieta, no kuras tu nāc, viņa tev, protams, veido kaut kā pa savam. Jā, es domāju, es ceru, ka to var dzirdēt arī kaut kādā veidā arī mūzikā. Un tagad es esmu pa pusei, tā kā var teikt, ka rīdzinieks. Es jau vairākus gadus pa Rīgu dzīvojos, kaut kādu laiku arī uz Ventspili braukāju, tur mācījos 4 gadus. Un tā, no turienes tā ir tas ir mans tāds ātrais ceļš līdz tagadnē. Kā bija tas klikšķis hip-hops? Ar mani bija tāda situācija, ka mēs vispirms sākām taisīt kaut ko un tikai pēc tam sapratām, ka tas ir hip-hops. Ja mēs tā pa jokam tur kaut ko ķēzījāmies mājās pie mammas datora un attiecīgi tikai tad sākām saprast, ko nozīmē hip-hops pamazām un kā viņš jāsaprot. Pamazām tas viss sākās ar to, kā ar izteiksmes veidu, un pēc tam pārauga mūzikā, pēc tam pārauga tā kā mākslā vai kā izjūtā, ka tu esi kaut kāda daļa no kultūras vai no scēnas, kas varbūt kādreiz īsti nepastāvēja vēl tāda hip-hop scēna, kas tagad ir uzplaukusi diezgan pamatīgi. Jā. Vai atceries, kurā vietā un kādas bija izjūtas, kad pirmo reizi uzstājies jau publikas priekšā? Man liekas, ka tāds, kas man ir palicis atmiņā, bija mēs Rīgas amatniecības vidusskolā 2003. gadā uzstājāmies, un tas bija nepiemērotākā vieta, ko es vien varu iedomāties. Tur bija koru skatis, laikam notika. Attiecīgi nozīmē, ka tur bija padaudz cilvēku, un bija 3 reperi, no kuriem es biju rītīgi vēl tāds maziņš, un tad mēs stāvējām 3 stūrī uz skatuves un domājām pirms koncerta, kurš stāvēs priekšā un kā mums mainīties. Attiecīgi mūsu pirmais koncerts bija ar horeogrāfiju. Tā varētu izteikties. Un kaut kādā brīdī koristi sāka vicināt rokas ritmiski un ar telefonu gaismiņām. Tā, man liekas, mēs paši bijām baigi nobijušies un koristi arī mūs nesaprata, man liekas, to, ko mēs tur darījām. Bet tas bija tāds pirmais tāds koncerts, ko var teikt, ka tas bija kā uzstāšanās, tāds smieklīgi. Un rūdījumu, teiksim, ar freestyliem Hamletā guvī? Es uz freestyliem tāds īsti pat neesmu, bet Hamletā arī reiz notika pasākumi, jā. Skutels viņus organizēja toreiz 2005. gadā laikam. Un tad jau man bija bišķītiņ kaut kāda maza pieredzīta jau uz skatuves dzīvojoties. Bet jā, Hamlets arī bija interesanta lieta. Tur saucās pasākumi Vilks viņa zina, toreiz bija vairāk pēc kārtas pasākumu, kas, manuprāt, bija tādi nedaudz scēnu saliedējoši pasākumi. Tur bija gan tas, man liekas, no Runu zāles tur kaut kad uzstājās, toreiz arī Picasso un Pionieris uzstājās, toreiz vēl zināms kā Flash. Un mēs no Jūrmalas ritmiskās runas es biju tādā kolektīvā. Tā kā, jā, noteikti, ka Hamletam arī sava artava ir tajā, ko es esmu mūsdienās varbūt iemācījies vai pieredzēju kaut vai. Un pastāsti vēl, kā bija tas viss ceļš, protams, sāki mājās, ar ko tu kā bija tos pirmais sadarbības partneris un kā ar kreiso krastu esi darbojies, visu šo radošo ceļu? Tur jau tik daudz tie gadi jau ir, ka tas viss kaut kā baigi dabiski ir noticis. Visas sadarbības, tās, kas ir gadījušās, tās arī ir notikušas. Ik pa laikam vienkārši ir kaut kādas spontānas idejas, un tā arī tas ir uztaps. Man nesen rakstīja
viens cilvēks internetā, nu kā var izveidot kolektīvu. Man nepatīk vienam pašam tur ņemties un darboties, un man īsti nebija ko atbildēt, jo visu, ko es vienmēr esmu darījis, tas ir taisījis kaut kādas mūzikas, un kolēģi paši principā uzrodās. Tā ir vienkārši kaut kāda apusēja tāda ķīmija vai interese no vienas vai otras puses, un tad arī viss notiek. Jā, nu, mēs ar brāli jau kopš seniem laikiem sadarbojāmies. Viņš kādreiz arī repoja, tagad viņš taisa bītus. Mums bija kādreiz sen tāda grupa, KJP, pirmā grupa manējā, un loģiski, ka tur arī pirmā sadarbība ar brāli, kurš vienkārši ir blakām, un otrs vēl bija kaimiņš, kurš bija arī tajā pašā mājā. Un pirmā sadarbība attiecīgi. Un tagad mēs esam Netīrās cilpas brīcība. Mēs saucamies Netīrās cilpas, un mēs esam producentu apvienība, Sleepsweeter, beatmakeru duets. Un tas parasti izpaužās tā, ka mēs, kad spēlējam ar Dirty Deal Audio kaut kur dzīvajā, tad mēs bieži kopā spēlējam. Tā kā viens otrs kaut kā mēģina papildināt. Un tas ir, man liekas, arī interesanta lieta, tāpēc, ka Kārlis arī loģiski, nu kā brālis arī ir no ķemeriem, līdz ar to mēs to savu ķemeru pieredzi, kas iet caur mūziku, tagad kaut kur jau arī ārpus Latvijas esam parādījuši, un tas man liek tā arī bieži padomāt par to, atcerēties par to vietu, no kuras tu nāc, un par to, kur tu aiznes to stāstu no turienes pēc tam. Un tas ir, man liekas, interesants novērojums, ka ķemeru skaņa tagad varbūt definē kaut kādā veidā Latvijas hip-hop skaņu savā veidā. Ko saka jūsu vecāki, kur jūs tā darbojaties? Nu, pilnīgi nekādu pretenziju. Jā, patīk, cik es esmu dzirdējis atsauksmes, jā. Tā kā pretenzija nav. Bet jā, grūti. Es jau nezinu, es neesmu tik daudz par to runājies, bet es jau tur lamājos un visu kaut ko. Es tur neju parasti īpaši nevienam uzbāzties virsū ar to, ko es tur esmu uztaisījis. Tas tā. Salīdzinu, piemēram, pirms 5-7 gadiem to scēnu hip-hopa un pašlaik. Vai ir izaugsme, attīstība? Kā vērtēt? Nu, man arī liekas, ka pirms 5 un pirms 7 jau ir divas dažādas lietas, vai ne? Bet, teiksim, nu, pirms 7 kaut kā pietrūka, tad vēl bija tāds runu zāles, vai ne? Bija kolektīvs runu zāle, kas bija tāds baigais movements tajā laikā hip-hopā, un cik es dzirdēju šogad arī no viņiem nāk relīzes vēl ārā. Un pirms 7 gadiem tas jau sanāk, ka pamazām sāka jau dzimt PKI, un tas atkal bija kaut kas savādāks, kas nedaudz iekustināja Latvijas scēnu atkal citā virzienā vispār. Un salīdzinot ar tagadni, tā virzītāja spēka, kas ir kolektīvs, viņa īsti nav. Tagad ir vairāk solo izpildītāji, kas katrs pa savam šobrīd iet uz savu virzienu, un pagaidām ir grūti pateikt, vai tas ir, kā tas iespaidos, kā tas, kas tagad notiek, iespaidos scēnu, teiksim, kad mēs atskatīsimies uz to, teiksim, pēc nākamajiem 5 gadiem atpakaļ, bet man ir aizdoms, ka slikti tas nevar būt. Bet viena lieta, kas ir bijusi kopīga iezīme, tā kā hip-hopā, tā kā vēsturē Latvijā ir tas, ka ir bijis kaut kāds jauns kolektīvs, kurš pēkšņi kaut kāda vai viena vai otra iemesla dēļ rada kaut kādu ietekmi. Un šobrīd es tādu vēl neredzu, kurš radītu ietekmi, tāpēc man liekas, ka tā niša ir brīva. Un es to gaidu no pavisam tādiem jaunākiem izpildītājiem šobrīd, lai viņi saprastu, kas ir tas nākamais, ko vajag attīstīt, un lai viņi to darītu. Jo pagaidām joprojām visi
Nu, es nezinu, kā tiem, kas nezinu Latvijas hip-hop scēnu, to būs dzirdēt, bet es esmu pieskaitāms jau pie vecajiem bukiem Latvijas hip-hopā, un pagaidām joprojām vecie buki ir tie, kas kustina to lietu kaut kā pa savam uz priekšu. Vai esi pamanījis kādu pēli no jaunajiem? Es varētu šo to nosaukt, bet es esmu pagātnē nošāvis greizi to izdarot pārāk ātri, un tad es domāju, ka es nākamos jaunos izpildītājus, kas man liekas labi, saukšu tad, kad viņi konkurēs ar maniem tagadējiem kolēģiem. Nevis sasnieguma ziņā, bet materiāla ziņā. Tāpēc es nedomāju, ka varbūt, ka tām uzslavām jānāk nedaudz vēlāk, man liekas, nekā tagad. Es runāju ar citiem māksliniekiem, citi tā izsakās, ka diezgan perspektīvs ir Fiņķis. Kā tu komentē? Jā, Fiņķis ir ļoti labs. Tas, ko viņš tagad raksta iekšā, ne? Karalienes tā dziesma, tā ir ļoti, ļoti labi. Es sēdēju smaidīju un priecājos, kad viņš ierakstīja to gabalu. Es arī pie viņa bišķiņa esmu pieskāries attiecīgi, tā kā es daudz kur sanāk, ka pielieku bišķiņu kaut kādā veidā savu klātbūtni. Un jā, Fiņķis ir ļoti labs, viņš arī uz skatuves ir labs un jāgaida, jā, kad viņš kaut ko saliks kopā un piedāvās cilvēkiem. Tā kā ne tikai solo. Kopā varētu ierakstīt kādu? Pilnīgi mierīgi, jā. Pastāv, jā, viss kaut kādas potenciālas sadarbības, kuras tikai gaida. Es neesmu vēl ar daudziem arī citiem izpildītājiem paspējis sadarboties, ar ko man gribētos, bet es domāju, ka tur arī nav kur steigties un viss notiksies. Daudz labu reperi ir Latvijā. Bet varbūt ir kāds viens tāds spilgtākais, ko, liekas, ar to ierakstīt, vai es super. Ir kāds tāds? Man gribās uztaisīt kaut ko, tas jau ir daudz, jau viņi ir minējuši, bet tas ir Rolands Ček, kurš man patīk, kurš forši bliež. Mums ir bijusi viena dziesma kopā, kur viņš ir piedziedājumā, bet jā, gribās kaut ko, teiksim, ar Roļiku uzrakstīt kopā, tas būtu forši. Mums ar Nātri, piemēram, nekad arī nav dziesma iznākusi kopā, tas būtu foršs pasākums. Un ik pa brīdim es attopos, ka ar to nav bijis, un vajag izdarīt, bet kaut kā nav sanācis, visu laiku kaut kas cits notiekās. Bet es domāju, ka viss ar laiku noteikti. Ja skatāmies plašāk un atļaujamies arī pasakņot, ja būtu iespēja ārpus Latvijas, ar kuru mākslinieku vēlētos ierakstīt kopēju kompozīciju? To ir grūti pateikt. Es skaitos arī kā producents hip-hopā, vai ne? Un man ar tiem tādiem bilingvāliem projektiem es kaut kā vienmēr ar bišķiņu šķību aci uz to skatos, tāpēc man tas liekas, ka tas gala produkts varētu būt vairāk tāds savu, kā tu teici, vai ne, tādu sirreālo sapni apmierinošs, nevis forša mūzika gala rezultātā, tāpēc man ir aizdomas, ka tas varbūt nav tas, uz ko vajadzētu reāli iet, bet ir ļoti daudz izpildītāju, ar ko būtu gods liels uztaisīt kopā dziesmas. Es nezinu, es viņu visu laiku piesaucu, bet Madlips ir kaut kas tāds. Teiksim, par sadarbību runājot, tas var būt arī instrumentālists, vai ne? Kurš uztaisa mūziku. Madlips, jā. Es atkal varu pateikt, ka uz Madliba beatu būtu skaisti kādu dienu uzskaitīt. Skatoties arī jau pieredzi, manuprāt, tagad tie tekstiem, protams, kā jebkuram ejot dziļumā, paliek tādi varbūt pamatotāki, dziļākie, bet arī kaut kur, man liekas, tā kā pozitīvāk, ka sākumā visi repri iesim ielās, dosim galvā, un kas tad nebūs, tad laiku un arī tev jūtam izaugsmi. Kā pats vērtē savus tekstus jau tagad? Jā, interesanti, ka tu pajautāji, jo man liekas, ka nākamais ieraksts, himnas, kas tagad nāks ārā, tas būs nedaudz kaut kas pretējs tām tendencēm. Man liekas, tāpēc, ka man izlikās, ka es kaut kā maz redzu nedaudz to smagnējumu un to tādu
bravūrīgu tādu dominanci kaut kādu, un man likās, ka man vajag to izdarīt, bet tas ir viena ieraksta ietvaros vairāk, bet jā, es piekrītu, runājot par tekstu kvalitāti, ir aizvien vairāk tā, ka praktiski nav tādas divrindas tekstā, zem kuras nav apakšā kaut kas, par ko es varu parunāt un pastāstīt, kas tur tieši ir domāts. Tādu divrindžu vairs nav tekstos, kā tas varbūt kādreiz mēdza būt. Un es domāju, ka arī klausītāji praktiski par jebkuru rindu var man kaut ko pajautāt, ja viņam kaut kas nav skaidrs, un man būs ko pateikt, kāpēc es tieši tā rakstīju un kas tur tā ir domāts, ja kaut kas nav skaidrs. Un, man liekas, ka tas ir svarīgi. Man liekas, ka tas piedod tādu, tu pats esi pārliecināts par to, ko tu raksti un ko tu dari. Un es domāju, ka tam ir nozīme. Es nezinu, varbūt nākotnē sapratīšu, kāpēc. Dzīves pamatvērtības man šobrīd ir laikam iet uz to, kas man patīk, darīt to, kas man patīk, kamēr tas nedara pār citiem. Es nesen dzirdēju, ka kāds to arī teica, bet jā, man liekas, ka es zinu, kur es eju, un es domāju, ka to var just, ka jebkurā lietā, ko tu dari, vai tas ir darbs, vai māksla, vai kas, ka tur ir jābūt tādu, no sirds tādu patiesu iemeslu dēļ, tur ir jābūt, un man liekas, ka katram kaut kas tāds ir. Es neesmu par to drošs, bet man liekas, ka katram kaut kas tāds ir, un man ir diezgan liels aizdomas, ka es esmu savā pareizajā vietā, un līdz ar to man nav tādu šobrīd kaut kādu iekšēju konfliktu vai kaut kādu lielu mērķu, ko sasniegt, par ko es klusībā zinu, ka es viņus nesasniegšu, bet man ir tāda sajūta, ka es šobrīd esmu jau ļoti tuvu viņiem un ka mēs abi ejam uz priekšu ar tiem mērķiem kaut kā kopā. Par novēlējumu, ja runa ir par hip-hopu, turiet ausis, cik vien jūs plaši varat vaļā, kad jūs klausties hip-hopu, tāpēc, ka cilvēki, kas viņu klausās, bieži ir ļoti pārsteigti par to, cik daudz tur tomēr ir iekšā un cik daudz viņi ir palaiduši garām. Man stāstīja vienu stāstu nesen, kā pēc apmēram 2 mēnešu vienas dziesmas klausīšanās viens klausītājs ir sadzirdējis savu pirmo vārdu spēli. Viņam pielica pirmā vārdu spēli pēc 2 mēnešiem. Un tad viņš sāka viņus saskatīt katrā otrajā rindā, un tas viņam bija kā atslēga. Un tagad tas klausītājs nāk uz visiem pasākumiem, tāpēc viņš nezināja, ka kaut kas tāds Latvijā pastāv un ka kāds kaut ko tādu dara. Un tā scēna ir liela, un mēs tur esam, un mēs gaidām arī cilvēkus no malas. Nāciet paskatīties, kā skan latviešu hip-hops, nāciet uz pasākumiem. 28. septembrī ir Skutelim prezentācija, atnāciet paskatīties, kā Skutelis to dara. Viņš ir viens no lielākajiem kaķiem tajā visā spēlē. Tā kā gaidiet kaut ko jaunu no manis arī gan jau. Himnas EP, 1. oktobrs.